Sveiki, draugi! Nu ko, pamēģināsim parunāt par slimībām beidzot, vai ne? Tātad, kas ir slimības? Tas tātad diezgan plašs jēdziens. Ir karmiskās atpeļņas slimības, ir karmiskās vienošanās, un tās īsti nav izmaināmas. Vienīgais iziet mūsu mācību stundu, un tad tas viss pazudīs. Bet tas ir jau drusku cita tēma, par to mēs parunāsim citreiz. Tagad mēs parunāsim par mūsu šo fizisko dzīvi, vai ne? Kas notiek, kāpēc mums sāp kājas, rokas un tādas lietas. Tas īstenībā ir ļoti, ļoti vienkārši, un mēs to visu varam ļoti vienkārši kontrolēt. Mūsu pavadoņi mums sūta ļoti bieži zīmes, nevis ļoti bieži, bet patstāvīgi. 24/7. Viņi mūs vada, viņi mūs palīdz, viņi mūs mēģina kaut kādā veidā atbalstīt. Un ja mēs esam tik akli, tik spītīgi, tik neattapīgi, kad jau vispār neko nesaprotam, nevienu zīmi, nevienu mājienu, vispār neko, tad ar mums sāk runāt ar mūsu ķermeni. Jo priekš dvēseles jau ķermenis tas ir vienkārši transporta līdzeklis, un viņai nav svarīgi, vai tur nogriež kāju vai roku, vai tur, nezinu, tur deguns aizkrīt ciet, vai vēl sazina, kas notiek. Dvēselē tas nav svarīgi, viņai ir galvenais ir iziet savu mācību stundu, izpildīt savu misiju šajā iemiesošanās reizē, pamat misiju savu. Un tāpēc viņi tātad pēc mūsu viedokļa spīdzina mūsu ķermenīti mazliet, vai ne? Nu kā tas strādā? Tas ir ļoti vienkārši. Ja jūs gribat šito visu varbūt dziļāk, es pamēģināšu pēc tam pievienot linku kaut kur. Ir tāda Luīza Hei, tāda rakstniece, psiholoģija, viņa vispār tāda ļoti attapīga sieviete. Viņai ir izskaidrots pa punktiem, kas ko tieši nozīmē, un jā, es pievienošu linku, un tad jūs varēsiet paši arī apskatīt. Tātad, nu kā tas strādā? Nu skatāties, sāp jums kājiņa, vai ne? Sāk kājas sāpēt. Ko tas nozīmē? Tas ir ļoti burtiski viss notiekās. Kājas tas nozīmē, jūs ejat kaut kur netur. Pa savu dzīvi kaut kur jūs ejat netur, kaut kur jūsu ceļš iet netur, tātad jūs atnācāt uz šo iemiesošanās reizē šajā ar savu mērķi, tātad nezinu, tur kļūt par doktoru vai ne, ķirurgu kaut kādu, bet jūs ejat uz bankiera vietu, piemēram, vai ne, un tad jums sāk sāpēt kājas, tāpēc, ka jūs ejat ne tajā virzienā. Tas var būt jebkura situācija. Nezinu, jums vajag braukt tagad atvaļinājumā, labāk aizbraukt ir uz Turciju, jūs braucat uz Ēģipti, plānojat braukt, jums var sākt sāpēt kājas, tāpēc, ka jūs ejat ne tajā virzienā. Un tādu piemēru ir daudz, vai ne? Nu, jūs apmēram ceru sapratāt. Tad ir rokas, piemēram, tas ir vai nepieņemam kaut ko, vai arī nespējam atlaist kaut ko, vai arī, pārāk stipri turam cieši. Nespējam atlaist. Tas arī var būt attiecības vai kaut kādi uzskati, vai tas var būt jebkas, varbūt bērns jau ir izaudzis, aizgājis, jau izveidojis savu ģimeni, mēs viņu nevaram atlaist, vai ne? Ļoti daudz un dažādu veidu. Tātad, pats primārākais. Tātad, vai nu nepieņemam, vai nu nevaram atlaist. Redze, piemēram, acīs kaut ko sāk migloties, vai kaut kas ar redzi notiek. Kaut ko jūs nespējat varbūt saskatīt. Vai arī tieši pretēji nepareizi saskatāt, vai arī negribat saskatīt, kaut kas jūs notiek jūsu acu priekšā, jūs negribat to redzēt. Kaut kas ir saistīts ar redzi, bet ne jau tiešā, tas viss ir ne jau tiešā nozīmē, tas viss var būt ļoti abstrakti, bet burtiski. Varbūt jūsu acu priekšā notiek kaut kādi atgadījumi, kurus jūs zemapziņas līmenī negribat ievērot un laižat tā gar ausīm, bet jums tas ir jāpamanā. Vai arī tieši pretēji, pievēršat uzmanību pārāk stipri kaut kam. Kas vēl mums, piemēram, kuņģītis, varbūt kuņģis, kādu funkciju kuņģis veids? Pārstrādā pārtiku, vai ne? Kas mums notiek dzīvē? Mēs, kad dzīvojam, mums notiek visādas situācijas. Vai mums nodara pāri, vai mēs nodara, vai pozitīvas situācijas, vai da jebkas. Kas ir jāizdara ar to situāciju? Jāpārstrādā, jāpieņem viņa un jāatlaiž. Jāpiedod cilvēkam, ja tas ir pāri nodarījis, jāpieņem, jāpasakās, un jāpasakā tā,
Lūk, tā ir pārstrādāta situācija. Tas var būt jebkurš vārds, cilvēks jūs aizskar, piemēram, vai vēl kaut ko, kas ir pārstrādāts. Tas nav jāsagremo sevi iekšā un jānospiež un jānoliek kaut kur. Jebkura situācija ir jāatrisina. Tas var būt ar mīļoto cilvēku, tas var būt ar mammu, ar tēti, ar bērniem. Nevar pieņemsim, jums mamma tur kaut ko uzbrauc virsū, vai ne? Pasaka tādu sāpīgu vārdiņu, vai ne? Un jūs vienkārši klusējat. Un jūs mēģināt to visu nospiest, aizmirst un viss būs kārtībā. Tā nav pārstrādāšana, draugi. Tā ir nolikšana, iebāšana tur kaut kur dziļi sevī. Tā ir noklusēšana. Un tieši tāda iemesla dēļ arī sāk sāpēt kuņģītis. Pārstrādāt nozīmē izrunāties ar cilvēku, ar mammu tātad vai ar tēti, nav nozīmes. Atrisināt to situāciju. Piedot viņam, piedot sev, piedot visiem pārējiem, kuri tur tajā visā procesā ir iesaistīti. Un jā, tas ir jārakņājas sevi, vai ne? Vēzis tā ir tāda lieta, onkoloģija tātad. Tas ir dusmas, tas ir naids, nepārstrādāts naids. Nepārstrādātas drusmas, neapstrādātas ilgiem gadiem krātas sevi iekšā. Tas ir, cik ir bijusi saskarsme, cik ir visādi dzirdēts, lasīts, vienmēr, jebkurā situācijā, onkoloģija tās ir iekšā, zemapziņas stāvoklī, nepārstrādātas dusmas un tādas lietas. Plaušas. Ja kaut kas ir ar plaušām šajā dzīvē, plaušas ir nevēlēšanās dzīvot. Plaušas ir tad, kad mēs vēlamies atteikties, jo kaut kas mums neiet, un tā varbūt dvēsele pati jau arī saprot to, ka viņa nevar to ķermeni, to cilvēka smadzenes ego iekustināt, iebīdīt, un viņa vienkārši atsakās, arī viņa negrib vairāk turpināt, jo viņa saprot, labāk ir atgriezties savās mājās, dvēseli pasaulē, un pēc tam startēt jaunā ķermenī, jo šeit ir bezjēdzīgi. Tā tas notiek. Vēl var būt slimības, tās, kas mums velkas no bērnības. Tās ir 100% vai nu iedzimtas, vai nu bērnībā sākušās. Tās ir 100% kaut kādas karmiskās. Vai nu mācību stundam mammai ar tēti, vai mācību stundam mums pašiem. Vai arī palīgi instruments, lai piesargātu, nosargātu tātad mūsu pareizā ceļā. Vai arī vienkārši karmiskais kaut kas, mēs esam kādam nodarījuši pāri un mūs tā kā izpērkam, jo dzīve invalīda ratiņos, piemēram, tā ļoti labi attīra karmu, ļoti labi. Ja piemēram ir dzīvots vairākas dzīves ļoti slikti, vai ne, un šajā dzīvē mēs esam invalīdi ratiņos, tas ļoti attīra karmu. To vienkārši vajag pieņemt. Un viss būs ideāli. To vienkārši vajag pieņemt, draugi. Nezinu, izsakiet viedokļus, jautājumus, vēl turpināsim šo tēmu. Mēs visas tēmas vēl apspriedīsim vairākas reizes. Vēl ir tāda lieta, kā no pagājušām dzīvēm traumas kaut kādas. Pieņemsim sievietes, kad nevar stāvoklī palikt. It kā teorētiski no daktaru puses, no izmeklēšanas puses viss ir kārtībā un nav nekādu pazīmi, kas traucētu grūtniecībai, vai ne? Tās 80–90% gadījumi ir no pagājušās dzīves. Visticamāk, jūs bijāt pagājušajā dzīvē arī sieviete, kura nomira dzemdību laikā. Tad zemapziņa uzliek sev bloku, ka viņa nedrīkst dzemdēt. Tātad nedrīkst palikt stāvoklī. Viss. Mēs iemiesojamies šajā dzīvē, mēs gribam palikt stāvoklī, un tas nav iespējams, tāpēc, ka zemapziņa bloķē nos to, viņai ir atpalicis atmiņā tas, ka mēs nomirām pagājušā dzīvē dzemdību laikā. Viss. Tas tika nobloķēts, tas tika aizvērts, un viss. To visu var atslēgt regresa laikā, transā, pie savām augšējiem spēkiem, izskaidrot viņiem, ka šitā ir jauna dzīve, šitie ir jauni apstākļi un viss ir kārtībā, ka vajag ņemt to bloku nost, un tad viņi noņem bloku un sievietes mēneša 2 laikā paliek stāvoklī. Un jā, regress tā ir tāda 100% tāda efektīga lieta. Varbūt visādi, nezinu, kas tur ir, visādi apdedzinājumi, sārtās sejas vēl sazina, kas tas arī var būt. Ir bijuši gadījumi, kad dedzina uz sārta. Kaut kurā no iepriekšējām dzīvēm ir sadedzināts cilvēks uz sārta, ugunsgrēkā, piemēram, ir gājis bojā, vai ne? Tad arī šajā dzīvē var palikt uz ķermeņa kaut kādas pazīmes. Tas arī viss ir no tās puses, un to visu arī var atslēgt regresa laikā, un tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti viegli ārstējams. Piemēram, ir bijusi situācija, kad cilvēkam mugurkauls ļoti sāp. Vispār kā tāds mugurkauls, ja tas ir no mūsu dzīves, tad mugurkauls kas ir? Tas ir balsts, vai ne?
Mēs paņemam pārāk lielu slogu uz sevis, uz pleciem un mēģinām to vilkt. Tas var būt mugurkauls. Tad var būt mugurkaula problēmas. Tas ir viens variants. Otrs variants, piemēram, bija situācija, kad ar mugurkaula problēmu cilvēks pagājušā dzīvē bija dzīvojis Valis, man liekas. Tad, kad regresa laikā viņu ielaida transā, pārbaudīja to visu, skatījās, viņš redzēja sevi kā tādu lielu zivi. Un viņu noķēra tīklos, un viņai tā zivī dzīvē esot, pa mugurkaulu šķērda viņu uz pusēm un tīrīja tā kā nost visu. Un viss atkal zemapziņa ir iestrādājusies, palicis tas kā bloks, un vienkārši tas mugurkauls sāp, tāpēc ka asociācija ar to griešanu pa mugurkaulu. Tas arī viss tajā regresa laikā ir ļoti viegli ārstējams, ņemams nost, un viss tas ir pašu acīm redzams. Mēs to visu redzam, kad esam tajā pusē, mēs to visu sajūtam, bet mēs to redzam kā dvēseli, un mums nav nekādu baiļu nekā no tā visa, bet, mēs to visu to izdzīvojam vēlreiz, bet mūsu sekas jau nepaliek, jo tur tas notiek visu profesionāļu uzraudzībā, un viss tas ir ļoti smuki un ļoti efektīgi. Īsumā par slimībām, tā kā draugi lūdzu, turpinam arī šo tēmu, jautājumi, ieteikumi, varbūt kaut kas, varbūt viedoklis savādāks vai kaut ko. Tā kā paldies, ka klausaties, paldies, ka esat ar mums, paldies, ka ejat uz gaismu, un tā pagaidām visiem.